domāju. Tā, par Blažēju vispār, tur nav pat 2 vārdu, viņš ir vienkārši fantastisks un gudrs, un kas man viņā patikās, viņš bija ļoti vienkāršs. Un tas man pareizi ilā, tas ir tā. Un tad man patikās tas jautājums, kā viņš mums uzdeva. Kā mums ir ar tēvreiz? Vai mēs mākam viņu noskaitīt tā, kad mūs nakts laikā 5? Jā, mēs mākam. Kas ir? Ka mūsu pamodina prasa, kāda ir mūsu mērķi un mūsu sapņi. Jo, pēdīgi, mēs nezinām. Mēs nezinām, un kā mēs gribam kaut ko dzīvē sasniegt. Un tas ir tas, par ko ir ļoti dziļi jāpadomā. Un es šodien biju darbā, un es saviem darba kolēģiem palūdzu uzrakstiet. Uzrakstiet 3 mērķus, 3 sapņus. Nevar. Iedomājies? Jā. Viņam nav. Bet es arī nevarēju tādā brīdī, kad man dažreiz pateicu uzrakstīt, ja? Un es domāju, bet ir labs. Jā, cik man ir jāstrādā pašai vēl ar sevi, un mums katram ir jāstrādā pašam ar sevi. Tas ir tas galvenais, ko es gribēju pateikt. Pie kā mums ir ļoti stipri jāpadomā. Paldies!